man tā nauda gāja uz beigām. Tur bija tāda cīņa ar sevi. Tad es pārdevu savu mašīnu, es tur paņēmu ātros kredītus. Man liekas, tā ir lielākā problēma, ka cilvēki jau pirms kaut ko sāk, viņi nezinu, 1000 domas izdomā, kāpēc nē. Jābūt bišķi muļķiem. Jo, gudi cilvēks neņem kredītus. Es apsveicu savā Volvo brokā, ir pilns ar mantām, un man 5 dienas nebija, kur dzīvot. Visi jaunieši ļoti prasīgi, viņi iet uzreiz un jau piedāvā milzīgas summas, ko te paši īsti neko nevar sniegt. Riskē, un vienkārši riskē, bet, ja tu riskē, tev ļoti jātic sev. Čau, Robert, priecājos tevi šodien šeit satikt. Man liekas, tāds negaidīts viesis podkāstā, tāpēc, ka man liekas, tava tā ikdiena pēdējā laikā ir būt otru pus kamerai. Kā tu jūties būt tas, kurš ir kamerā un tagad būs jārunā? Kāds sajūta? Tā mazliet dīvaini. Nevar saprast, ko teikt, ko darīt. Mazliet uztraukums par kamerām. Kas tur būs, vai viss ierakstīsies? Ļoti labi. Tad šodien es pārņemšu kontroli. Es tev gribu uzdot pāris jautājumus, jo es rītīgi gribu, lai cilvēki sadzird to tavu stāstu. Jo tu viņu dažreiz izstāsti tā ļoti, ļoti vienkārši, bet man liekas kaut kas tā kā nenormāli kruts un kaut kas tāds, kas man liekas katram jaunietim būtu šobrīd jādzird. Bet pirms mēs sākam, Robert, kas tu vispār esi, ko tu dari, kā mēs tev varam iepazīties un saprast, kas ir tava nodarbošanās? Es esmu sporta skolotājs. Nē, vismaz agrāk bija. Es esmu videogrāfs, nodarbojos ar video filmēšanu, montēšanu, strādāju ar daudz visādām firmām, kas noteikti ir dzirdētas citiem, kā piemēram labākais fitness kanāls ar Kasparu Kalaju, Penigala Profonu, kas vēl man ir? Kompetences centrs. Kompetences centrs, protams. Tās firmas diezgan daudz, es kā nepieminēju, bet diezgan labi viss ir aizgājis īstenībā. Ja skaidri to, ka pat gads nav apgājis, kad es to visu nodarbojos. Tieši gribēju teikt, ka tev laikam pat nav vēl pilns gads, vai ne? Videogrāfa profesijā. Un kā tev pašam, tu teici, skolotājs, un es zinu, ka tu vēl kaut ko citu savā karjerā esi darījis. Kā tev tā kā sajūta līmenī, kā ir pateikt, es esmu videogrāfs? Ir tāda stipra pārliecība par to, vai tev pašam vēl tas liekas mazliet tā kā, vai tiešām es esmu, vai tiešām šis ir mans darbs? Īstenībā, kāds rīt cilvēks nesaprot, kāds vispējuši varēja notikt. Videogrāfs, tas skan daudz foršāk nekā tiktokers vai influencers vai kaut kas tāds. Videogrāfs, tāds videogrāfs, kā grāfs. Jā, man liekas, tā ir ļoti, ļoti jauna profesija. Ja tu pareizi pēc influencer satura veidotāji, tad man liekas, vārds satura veidotājs ir kaut kas, kas mums ir dzirdētāks, saprotamāks, kaut ko mēs filmējamies, bet videogrāfs un tavā gadījumā, protams, tu vairāk darbojies ar kameru, to droši vien pats varēs pastāstīt, bet arī tas, ka tie telefonu filmētāji, jau skaties kā videogrāfi, viņiem ir vesela profesija. Labi, Robert, nepilns gads. Kāds viss sākās? Kā mēs no skolotāja tikām līdz filmētājiem? Kas ir tas vispār vidusceļš, tas pagrieziena punkts? Kā tas notika? Ar ko lai sāk? Tā, viss sākās ar to, kad es biju Dobelē. Es atteicos no sava darba. Es jau apmēram zināju, kad es būšu filmētājs, jo es sāku ar tādu industriāliem alpīnistiem. Es gāju telefonī, skraidīju līdzi, bija tā kāds minions, kurš kā no... labi, tu viņus uzrunāji, vai kā tu izdomāji tagad? Es paņemšu telefonu un sākšu filmēt alpīnistus. Kur tas? Man interesē tas klikšķis. Kā tu vispār atradi šo profesiju, kā tu izdomāji šo profesiju, un kā tas notika? Viss jau sākās Edgara Aivara ietekmē, man liekas, visi redz, ka tāda iespēja ir, un tad visi mēģina, bet bija tā, ka es biju balītē, bija viens labs draugs līdzās, viņš stāsta, es atveru firmu, un tā tālāk, viņš jautāja, es gribētu vizītkārtas izveidot, un es teicu, es varētu pamēģināt, un tad es iegāju Canvā, pamēģināju, kaut kas sanāca, un beigās varu pamēģināt videoklips, skatos Edgars Aivars liek, citas firmas liek, un varbūt pamēģinām. Un tad mēs sākām filmēt. Atceros sākums šausmīgs, pilns ar montāžu. Kādreiz likās, jo vairāk montāžu, jo krūtāk. Un tad mēs tur mazliet pafilmējām, pastrādājām kopā līdz kaut kādam jūnijam. Un tad es pārvācos uz Rīgu. Un tad man bija Rīgas lielā pasaule. Bet īstenībā tad man pazuda tas alpīnists. Tad man parādījās tādas profa un logu firma, kur jau arī es tur, es nezinu, par naudā var runāt. Labi. Kā gribi? Tas ir tava atbildība. Es strādāju, es taisīju 60 video par kaut kādu zem 300 eiro. 60 video tiktokos taisīju. Bet tas izklausās pēc tāda normāla starta. Mēs te citās sarunās esam runājuši. Mans tur pirmais bija 30 dienas apkalpot Instagram bija 150 eiro. Jā, un man pat rītīgi liekas, ka mēs, kas sākām ar to mazumiņu, mēs esam tie rītīgie strādātāji, un tas diezgan loģiski kā pakārtojās tālāk uz priekšu un attīstās.
Un tad tu tā kā arī sāc celt to cenu, tā, ka tu jūti, kad viņi ir par ko celt. Jo, man liekas, ja tu kur mēnesi tikai filmēs un tagad izdomā, kad sky's the limit un prasīs, cik vien ienāk prātā, nu reāli jau baigi uzņēma, man liekas, uz to neatsaucās. Man jau bija vairāk kā barters, es to naudu tikai dabūju, bet es laiku pirku kaut ko klāt. Es vispār no tās naudas, ko es nopelnīju kā filmētājs, vispār neko neņēmu pirmos 2 vai 3 mēnešus. Laiku pirku kaut ko klāt mikrofoniņus, vajadzēja laiku, tad drons. Bet tā vispār man jau ar to profilu īsti neaizgāja. Es biju uz bankrota robežas. Man bija atvaļinājums. Es biju dabūjis atvaļinājumu naudas no sporta skolotāja amata, ko es aizgāju prom. Un tad, man tā nauda gāja uz beigām. Tur bija tāda cīņa ar sevi. Tad es pārdevu savu mašīnu. Es tur paņēmu ātros kredītus, ko es vēl projām čakarējos. Un tas izsaka, ka tu uz Rīgu atnāci. Jā, un lai Rīgā izdzīvot un pielāgotos visam līmenim, vajadzēja diezgan naudu, vajadzēja daudz ko pārdot un investēt. Un tas jau bija tāds aklums. Mamma teica, ko tu dari, tad draugi teica un neticēja. Bet man bija tāds, nē, es zinu, ko es gribu un es to sasniegšu. Un beigās tas lielākais pagrieziens bija, kad Rihards Sniegu mēs braucām tos Omas video filmēt uz Turciju. Kas ir Omas video? Omas video, kur Oma Turcija atpūšās. Es domāju, ka lielākā daļa varētu būt, ka ir redzējusi tādus videoklipus, tāds diezgan komēdiski videoklipi. Un jā, tur bija tā, ka Rihards Sniegs izsludināja tādu konkursu. Es pieteicos. Tur bija prasības, ka vajag strādāt ar kameru, ar profesionālām montēšanas programmām. Es neko nebiju turējis, kameru vispār rokās nebiju turējis. Tad es teicu, es mēģināšu, es izdarīšu. Man liekas, tā ir lielākā problēma, ka cilvēki jau pirms kaut ko sāk, viņi nezina 1000 domas izdomā, kāpēc nē. Vajag vienkārši pamēģināt, jo, ja nemēģinās, nezinās. Un jā, tad es pieteicos, aizbraucu uz Turciju, sāku iedeva man kameras Sniegs, viņš uzreiz pateica, ne, labāk telefonu filmē, un ir briesmīgi piedot Sniegu, bet pēc tam jau, protams, es iemācījos visu, un tas aizgāja, un beigās mums bija diezgan laba sadarbība kādu laiku. Un tāpēc esmu ļoti pateicīgs viņam, ka tas viss arī beigās sanāca, jo, kad tu aizbrauc uz Turciju pa brīvu, un tu filmē, un tev liekas, viss, tagad es esmu zvaigzne. Labā dzīve ir sākusies, ne? Nekas kā algas nav atbraucot mājās, neviens nav samaksājis, bet uz to nedēļu bija labi. Un kā forši man patīk, ka, ka tu atsācies pirmkārt arī uz to mazliet tā kā fake it till you make it. Pret Sniegu, piemēram, ja nē, kameras neesmu rokās turējis, bet es pieteikšu. Viņš zināja, ka tu tā kā neesi kameru filmēs, vai viņš Turcijā to uzzināja? Bija tā, ka viņš man iedeva nedēļu pirms tā projekta, un es tur mazliet paspaidīju, bet es neko nesapratu. Un daudz materiālus, ko mēs filmējām Sniegu, kurš ņēma kameru, viņš nevarēja izmantot, jo es nezināju, ka kamera nav stabilizācija. Es laiku to kameru kratīju un šitā gāja viņa man. Tu nevarēji no tā materiāla īsti neko izvilkt ārā. Pēc beigās izdomājām, kad ar telefonu strādāsim. Bet ļoti interesanti tas, ka tu tagad primāri strādā ar kameru. Kur tas, kā tas notiek? Kurā brīdī tu izdomāji, nē, man vajag iemācīties tieši kameras videogrāfiju? Pēc tam, kad jau pēc Sniega es sapratu, cik ļoti tā kvalitātes atšķirība ir, un kad, nezinu, man liekas, ka telefons tas tād, to var jebkurš, un tad īsti nekādā veidā neizcēlās tirgu. Man liekas, daudz foršāk, ka tomēr tu strādā ar kameru, tev arī nopietnāk uztver kā vispār kā videogrāfu, manuprāt. Jā, man liekas, tas ir, man varbūt kā uzņēmējs skatoties, nevis, ka es nopietnāk uztvertu, man laikam ir vienkārši, kurā momentā man ir kura prasība. Jo es laikam gan esmu par to, ka tā kā, tu izvēlies vienkārši, vai tev vajag video ar kameru, vai tev vajag ar telefonu. Tas, man liekas, ir pēc visām zīmola vadlīnijām, pēc tā, kā tu gribi parādīties sociālajos tīklos. Jo tu jau filmē ar abiem diviem. Tev ir klienti, kas grib vienu, kas grib otru, tev ir klienti, kas grib abas. Jo mums to arī reiz par reizē, kad ir kaut kāds vieglāks saturs, mums iet arī telefons. Tāpēc tas, man liekas, tā, kad tas droši vien tev pašam vienkārši liekas, kad ir tāds latiņš augstāk un forši attīstīt tā savspējas. Vai viena lieta, ko es atdzirdēju, ko tu teici jau pirmos mēnešus, patiesībā naudas nebija, bija Rīgā, viss slikti, bet kad tu ļoti ātri saprati, kad ir jāinvestē atpakaļ tajā, tikko sākušās karjeru un biznesa jau mikrofonu, kaut kāda labā gadžeti. Kur tā nāca tā pārliecība? Jo patiesībā daudziem tieši tā ir liela problēma. Viņiem liekas, ka es varēšu ieguldīt biznesā, tā, kad man būs x summa sasniegta, kad man būs x klienti. Jā, no kurienes tā bija tā pārliecība, ka uzreiz jau ir jāliek kaut kas apakaļ iekšā? Es nezinu, manuprāt, vienkārši veidojas liela atkarība kaut kādā veidā. Ja tu līdz sāc to darbu, tu pats jūti, ka skaņu vajadzētu labāk. Tu jūti, ka vajadzētu kaut kādu kadru no gaisa. Un tu tā kā iet tādā pirkšanas atkarībā. Tu pat nejūti to, ka tu varētu izterēt to naudu savādāk. Tu vienkārši gribās pašam visu laiku pacelt to latiņu. Tu jūti, ka visu laiku kaut kas pieturas. Pat tagad es zinu, man vajadzētu vēl trešo kameru, man vajadzētu vēl šo to. Un es pat minimāli pat tagad tērēju naudu. Bet man liekas, tas slēpjas kaut kur dziļāk, jo visiem tā nav.
Man liekas, tās ir kaut kādas tavas iekšējās ambīcijas. Un man laikam interesē, vai tu pats esi kaut kā pamanījis, kāpēc to dari? Vai tev, nezinu, no dzīves prasās vairāk, vai tad gribi vēl labākus, lielākus klientus apkalpot, vai vairāk viņus, vai vairāk naudas saņem par to? Varbūt tu pats jūti, kāpēc tev ir tas dzinuls darīt labāk, jo ļoti daudzi, uzsākot savus freelance gaitas, viņi neaug, viņi ilgi neaug. Un viņi uzskata, es varu pusgadu šādu, un tikai tad pamēģināsim kaut ko citu. Varu pusgadu vispār bez mikrofona filmēt, pieņemsim. Tā ir normāla lieta. Mēs katrs šo savu ceļa ātrumu, es teiktu, izvēlamies pats. Un man liekas, varbūt, kas ir, nezinu, kaut kāds tavs redzējums, kāpēc tev gribās visu laiku tieši tam klientam piedāvāt vēl labāku saturu? Es pat īsti nezinu. Es vienkārši visu laiku mēģinu sev pārspēt jau no pašas bērnības. Man liekas, tas viss, protams, slēpjas bērnībā, kad es ar savu brāli mazāk vienmēr konkurēju, gribēju būt labāks. Kaut kur savu mīlestību varu meklēt, bet tas ir dziļi iekšā. Bet tā vispār, es pat nezinu, kā varētu būt savādāk. Es vairāk to lieku, tāpēc, ka man cilvēki ir apkārt, kas visu laiku aug. Es strādāju diezgan ietekmīgiem cilvēkiem, kas ir daudz sasnieguši, visu laiku aug. Un es redzot to piemēru, savādāk nemaz nevaru. Es pat nezinu, kā es varētu teikt stagnēt un apstāties. Jo tā jau ir, ja biznesa jau nestāv uz vietas, vai viņš aug vai krīt. Tā ir. Un, tu jau nosauc tāds liels cilvēks, ar ko tu strādā, liels uzņēmums salīdzinoši, ar ko tu strādā. Vai varbūt katram liels uzņēmums nozīmē kaut ko citu, kādam tā ir vienkārši atpazīstamība, kādam tie ir iekšējie cipari, kādam tas ir, nezinu, gadu skaits, cik ilgi šis uzņēmums ir. Bet tev ir tā diezgan lieli vārdi tavā portfolio, un kā tu tikko sācis, vēl neesi nosvinējis, varbūt es šobrīd svinu gada jubileju savā videogrāfijā, vēl nē, jā. Un kur ir tā atslēga? Puisis atbrauc no Dobeles, ievācās Rīgā, naudas nekā nav, ir kredīti, ir kaut kādi gadžeti, bet kā mēs tiekam pie tik lieliem uzņēmumiem strādāt? Kā? Jo jaunie videogrāfi daudz, piemēram, mēs tagad redzam sociālajos tīklos, viņi cīnās par savu reklāmu. Un nezinu, nevar pat mazos uzņēmumus dabūt, vai baidās uzņemties kaut kāds uzņēmums. Ko tu darīji citādāk? Ko es darīju citādāk? Jā, kā tu tiki vispār labi? Pie sniega tur vienkārši kaut kāda pārliecība, ka nekas, ka es neko neprotu, es braukšu, es gribu uz Turciju. Tālāk, kā mēs tikām pie nākamā klienta? Kā tev tas tā attīstījās tavuprāt? Tāpat arī pie Laurējot, arī tas pats bija kā pie sniega. Arī viņš meklē videogrāfus, vienkārši pieteicot. Es nezināju, vai sanāks vai nesanāks, tur bija jāizsūt videoklips. Manuprāt, vienkārši visi jau baidās. Viņi jau, es jau kā jau minēju, noliek pirms kaut ko sāk darīt. Jo es vienkārši aizveru acis un rakstu visiem, kam bija iespēja. Es vienkārši sev netiesāju uzreiz, pirms kaut kas nav noticis. Un otrs, jābūt bišķi muļķiem. Jo, gudi cilvēks jau neņem kredītus. Gudi cilvēks nepārdod mašīnu, kad visi ģimene saka, nevajag. Ko tu dari? Kāds videogrāfs, kas tā pa profesiju? Arī taisnība. To taču nenopelnījis. Pasties, pilna pasaule tādiem. Ja tā domās, te jau nekur netiks. Tev vienkārši pašam jābūt tādu pašpārliecinātāju. Un vienkārši nevajag baidīties. Tev ir jāzina, ka tu būsi, ka tu kļūsi, un tev var viss sanāks. Šobrīd, man liekas, tas ir tāds populārs vārds kā delulu un delusions. Vienkārši, ka tu dzīvo savās ilūzijās, ka tev tas izdosies. Vienalga kā un ko, bet tev sanāks. Bet rekur pieņemsim, tu esi, labi, mēs uzrunājām Lauru, mēs uzrunājām Sniegu. Kas ir pārējiem klientiem? Vai tu pats viņiem esi rakstījis, vai visi pie tevis ir atnākuši, vai tu atsaucies uz viņu kaut kādiem CV? Kā tu tiki pie sava portfolio šodien? Jo, kad es tev ikdienā redzu tās, tu esi aizņemts cilvēks šobrīd, darbs visu laiku ir filmēšanas, tev jau ir komandas, jau pateikšu priekšā, jā, tev jau ir montētāji. Kā mēs nonācām līdz tam, kur tu tiki pie tiem pārējiem klientiem? Un varbūt, kur arī sasaucās jau tā naudas summa, ja tu minēji, sākumā tur vispār bezmazliet pa barteru, pa 300 eiro strādājam. Kā tu no tā izaugi? Tur paldies Laurim. Pēc Laura, jo, kad viss sākās, viņam jau bija diezgan daudz liela atpazīstamība. Mēs gājām uz pasākumu, visu kaut kur viņš man noreklamēja. Un tad jau man sākās rock'n'roll dzīve, kā es saku. Bet, jā, un tad jau vienkārši, ka tu savu darbu izdari labi laikā un Lauris var ieteikt citiem, tad jau tālāk tas viss aiziet. Un ja tu filmē, daries, visi jau to redz, cik Lauris laik postus iekšā, cik daudz podcasts, viņš diezgan bieži to dara. Un cilvēkiem ir tāds jautājums, kas to visu taisa. Un tad jau ar laiku viss tālāk aizgāja. Kā tev liekas, šajā gadījumā tādam videogrāfam vai jebkuram citam freelancerim, kas strādāt labāk, kad tu pats nemitīgi sevi reklamē un centies kaut kā vēl dažādākos veidos par sevi pastāstīt, vai tomēr, kad tavi klienti ir tie, kas nemitīgi runā par tevi un katram savam paziņam tevi iesaka?
Viss atkarīgs no tos mērķus. Varbūt, ja tu gribi tā mierīgāk, lēnām, viss, tad varbūt ar klientiem. Bet, ja tu gribi reāli izaugt un pelnīt, tev vajadzētu abus. Sevi reklamēt arī, jā? Protams. Sevi reklamē? Un tas mans klupšanas akmens pagaidām man nav laika. Jā. Es esmu tāda pārliecība, ka neko sev vispārējiem. Bet tas ir standartā, tas kurpnieks bez kurpēm, jā, kad videogrāfi un sociāla mediju menedžeri ir fantastiski klienta konti, un tad ieej viņu kontā, un, es Robertam arī teicu, es ieeju viņu kontā, un tur es vienkārši redzu ugunsdzēsēju dzīvi. Man liekas, Robert, kādā sakarā neviens nezin, ka tu esi videogrāfs, jā. Jau gadu strādā klienti tādu un šitādu, neviens nevar uz to atsaukties un tā kā paskatīties. Bet vēl parunāsim par tiem jauniem videogrāfiem, jo es gribētu tevi mazliet vēl likt tajā kategorijā, pat cik tev nav pat vēl pilns gads, tad tu skaities tā kā jaunais videogrāfs. Bet kā varbūt šobrīd ienākot tirgu vienalga, vai filmē ar kameru vai telefonu, jo atkal es varbūt neuzskatu, ka tas ir izšķirošais, vai tā kā uzvarēs vai neuzvarēs šajā tirgu. Bet ko tu varbūt iesaki tam jaunajam videogrāfam, kā viņam atšķirties, kā viņam sevi reklamēt, kā viņam, pat sniegt varbūt to pakalpojumu, kā viņam likt justies savam klientam, lai viņš reāli tiktu pie tiem pirmajiem klientiem un varbūt pat pie 5. un 6. klienta? Manuprāt, uzreiz sākumā nevajag prasīt milzīgas summas, jāizdomā kaut kāds barteris, kad es sākumā uzfilmēšu kaut kādu skaitu videoklipus pa brīvu. Ja jums patiks, es palikšu un tā tālāk. Varam sastrādāties un runāt tālāk par summām. Man liekas, tagad jau visi jaunieši ļoti prasīgi. Viņi iet uzreiz un jau piedāvā milzīgas summas, kaut vai paši īsti neko nevar sniegt. Tas ir viens. Jā. Un otrs, kā jūs nebaidies, dari. Un tev jābūt pašpārliecinātam. Tev jāiet pie klientam, tev jābūt pašpārliecināt, ka tu patiešām sasniegs. Un vienkārši arī jātic sev, ka tu viss izdarīsi. Jo daudz arī varbūt iet bailīgi, tu šaustās, klients pasaka, tu varēsi to, un tu saki, kaut ko sāc jau tur tā domāt. Vienkārši jābūt ļoti pārliecinātam par sevi. Kā tu trenēsi to pārliecinātību? Jo ne visi tā piedzimst, ne visi ir ekstraverti, ne visi ir pārliecināti sevi. Un atkal īpaši, es pirms mēneša izgāju kursu, man nav šajā zināšanas. Man ir prasmes, bet man nav tā kā vēl tirgu zināšanas. Kā man kačāt savu pārliecību? Kā man nebaidīties no tiem klientiem, nebaidīties viņam sasolīt un tad neizpildīt varbūt, jā? Kā tu varbūt ar to strādā ar savu iekšējo pārliecību sevī? Es nezinu. Es laikam pārliecību uztrenēju tā, ka es sāku vienkārši storijas un TikToks publicēju pats. Vienkārši tā tīri runājot kamerā, neko nemontējot un vienkārši stāstot. Un tad jau tu sāc pierast pie kritikas, pie hate komentāriem. Varbūt speciāli dažreiz viņas izraisīja. Tāpēc, lai uztrenētu to noturību kaut kādā veidā un biezāk kādu izaudzētu. Tas ir viens. Un otrs, protams, ir sports, ko es vienmēr arī pieminēju sev. Es vienmēr trenižēju zāli kaut ko daru, jo arī no turienes veidos tā pašpārliecinātība. Ja tu esi lielāks, varbūt spēcīgāks. Labi, tā vēl laikam nevar teikt. Bet es vienmēr teicu, piemēram, boksā ejot. Ja tev atteiks, tu vienmēr atceries, ka tu vari piekāpt viņu. Nē, man liekas, vispār, ja mēs sākam kopā sportu un mentālu, tad ir tas teiciens, veselā miesā, vesels gars. Un jo spēcīgāk miesa, jo spēcīgāks gars, un tas arī, jo labāk tu vienkārši jūties par sevi. Tas vienalga, kurā izpausmē, vai pie friziera tikko bija apmēram, vai savu labus vārdus spogulī pateic, vai sporta zālē aizgāja. Labi, tāpatās, tu tiki pie labiem klientiem, tu vari piedāvāt labu kvalitāti, bet tu neesi vienīgais tirgu. Kā tev liekas, kas varbūt ir tas iemesls, kāpēc tev paliek klienti? Jo man liekas, ka cik es esmu dzirdējusi, es ar tevi strādāju kopā nepilnu pusgadu. Tu man pirmo video nofilmēji arī starp citu bez maksas. Tu man toreiz neprasīji naudu, tu man viņu nofilmēji, kad es uzstājos uz skatuves. Tu man uztaisīji 2 video, un tu man neprasīji naudu toreiz. Teicu, gan jau kādreiz mēs sadarbosimies, jo es tiešām arī gribēju to iet. Es jau pat nezināju, kāds mums būs ceļš tā kā video saturā. Un visu šo laiku, ko es esmu ar tevi sadarbojusies, un redzu, ka tev tie klienti ir tādi ļoti ilgtermiņa klienti. Es neesmu vismaz dzirdējis, ka tev tur sāktos, beigtos sadarbību. Vispār, ka tev būtu tādu īstermiņa klientu, varbūt kaut kāds viens gabaldarbs, viens projekts, viena konkrēta filmēšana, bet reāli, ka cilvēki pie tevis spēlē. Kā tev liekas, kur ir tā atslēga? Jo es zinu, ka daudziem ir šī problēma tieši klientu varbūt noturēšana, uzturēšana, attiecības ar klientiem, darbu pieņemšana, nodošana, un šeit pat par cenām nerunājot. Bet vienkārši tās klientu attiecības. Kā tev liekas, kas ir tavs trumpis, kāpēc pie tevis paliek ilgtermiņā? Man liekas, tavam klientam ir kaut kādā veidā jāredz, kā tu pats arī audz, kā tu piepēc tehnikas pilnveidojies un vari piedāvāt viņam kaut ko jaunu visu laiku. Lai nav tā, ka tu aiziet ar telefonu pašā sākumā un pēc tam vēl pēc 6 mēnešiem tu pašu telefonu filmē. Un īsti neko nevar piedāvāt. Man liekas, tā pilnveidošanās, ko es visu laiku daru. Un arī
Un klienti seko līdz tam, ka, tagad var piedāvāt filmēt ar 2 kamerām, tad varēšu ar 3. Tad kaut kādi droni GoPros visu laiku piepērk klāt, un es varu visu laiku piedāvāt kaut ko jaunu, viņiem kaut ko interesantu. Un viņi jau kopā ar mani tādā veidā, arī kvalitātes ziņā. Man liekas, tas ir svarīgi. Un otrs, protams, nelec augstāk, cik augstu var uzlikt, kā tu teici. Vienkārši, jā, un varbūt nevajag uzreiz pēc 1. mēneša celt cenas. Nu, ja tu cel cenas, tad paskaidro, kāpēc. Ja tu pēc 6 mēnešiem filmē to pašu telefonu, tad varbūt tu īsti neko nevar pacelt. Paldies, ka tu esi pagaidā. Nu jā, ja rezultāts nekāds nav mainījies, darba kvalitāte nekāda nav mainījusies, tas noteikti. Nu, es laikam arī stipri, ja es ar tevi piekomentētu, varbūt tas, ko tu neredzi pats, tad tā noteikti arī tā cilvēciskā attieksme, kur tu jūti, jā, ka tev tas nav tikai nofilmēt un atdot video, vai ne? Tev tās ir tomēr attiecības ar klientu, tu izzini klientu, kas ir, es atceros, ka tu nāc mūsu nišā iekšā, ja tev jau var tā, labi, tu pats nāc no izglītības nozares, tu esi bijis skolotājs un tā, bet reklamēt tas jau ir kaut kas pilnīgi cits, jā, un arī vispār ņemot vērā to, ka patiesībā pasauties tavs klients, tev ir pilnīgi atšķirīgs un pretējs nozars. Nu, tā kā, ja es tagad iedomājos 5 tavus klientus, viņi pilnīgi katrs dara kaut ko citu, un man liekas, ka tavs trumps ir tas, ka tu ļoti iedziļinies katrā klientā. Tā kā, ja pat tu, tas arī tas fake it till you make it, ja tu pat sākumā nezinu, ko mēs darām, kas ir mūsu klients, kāpēc mēs to darām, tad es teiktu, aptuveni 1. mēnesis, un tu jau esi perfekti izpratis, un tu jau nāc ar savām idejām un savu redzējumu, un man liekas, ka tu pat savu redzējumu man pateici, pirms mēs sākām strādāt kopā. Tu man jau pateici visu, ko tu domā, ko tu gribētu redzēt mūsu saturā. Man liekas, tas bija viens no iemesliem, kāpēc arī mēs sākām strādāt kopā. Es varu, labi, šitas man patīk. Varbūt man vienkārši sanāca. Es arī teicu, sākumā tas viss pa brīvu videoklips tā tālāk. Man jau nebija stratēģija. Es vienkārši biju cilvēcisks kaut kādā veidā. Es pat nedomāju, ka es tagad varēšu nopelnīt, kad Elīne to video pateica. Es domāju, meitene gribējusi uzfilmēt, es uzfilmēju. Es pat nezināju, kas viņi ir, ko viņi nodarbojās. Iedevu, lai viss kārtībā un aizmirsu. Ja man tas nebija baigi grūti, man liekas, tajā brīdī. Varbūt tās arī manas lūpšanas akmens, es daudz dodu pa brīvu. Varbūt pārāk pa daudz dažreiz. Bet, rezultāts laikam ir, tad laikam viss ir pareizi. Jā, jo tu patiesībā nezinu, varbūt man nebūtu bijis vajadzīga filmēšana, bet es atkal uz tevi varu atsaukties, kā, rekur, pastāties, man Roberts uzfilmēja, ja, tā kā es biju pasākumā un tā tālāk, un tās runas jau iet. Un, droši vien, kad es biju freelancer karjerā, tad man arī tas bija lielākais, kad es nemeklēju klients, kad vienmēr man ieteica tālāk, un es redzu tavs ceļš šajā diezgan līdzīgs, un tas ir tā darba, tavas kvalitātes dēļ, tas, kā tu to izdari, kā tu aprūpē to klientu, kā tu iedod kādreiz kaut ko bez maksas, nevis tā kā, ka tu nenovērtē sevi un tur pārstrādājies un visiem tikai bez maksas, nē, bet tā, ka tu vienkārši tā nesautīgi redzi to iespēju un tā kā, jā, kāpēc neredzu, kad, nezinu, viņi pazīst manu klientu, labi, tad mēs varam... Nav problēma. Tas man arī, katru reizi, kad es kaut ko klientiem daru, es vienmēr domāju, ko es varētu katrā videoklipa montāžā vai filmēšanā pa 1% pielikt klāt. Tas man arī vienmēr tā iegājies. To es ar mēģināju vai montētājiem iekalt galvā visu laiku. Viņi saka, kam vajag tā pati summa, bet es saku, 1% pieliec, vēl 1% pieliec, pēc tam būs varbūt pēc 60 dienām 60%, un tad varbūt arī tā cena mainīsies kaut kādā veidā. Bet labi, es to nefiksēju. Vienmēr, kad es izdaru, es gribu tā, man pašam patīk. Ja man nepatīk, tad es nevaru nodot klientam to video klipu kaut kādā veidā. Jā, es domāju, ka to noteikti arī klients jūt. Cenu celšana. Man nesen bija ar savu biznesa mentori nevis Incenta sarunu, bet viņi man uzdeva tāds jautājums, mēs tur filmējam viņai atsauksmi, un es pie viņas mentorējos principā 1,5 gadu jau. Bija kaut kāda pārāvuma, bet principā 1,5 gadu. Un, protams, ka pa 1,5 gadu cena cēlusies. Un viņi man arī uzdeva šādu jautājumu, Elīna, vai tu jebkurā brīdī esi izjutusi kaut kā tādu, kaut vai bišķiņ dīvainu sajūtu, kad vienkārši tā kā, mēs sākam nākamos 3 mēnešus, tagad cena būs tāda. Un spēc, ja godīgi nē, jo es redzu, ka katrs tos 3 mēnešus tā kvalitāte ir uzlabojusies. Tas, ko es saņemu, ir palicis vairāk, vai ne? Tas varbūt, kad es augu kaut kādā līmenī, un viņi tam tiek līdzi, viņi redz nākamās lietas, ko man dot. Un saprot, jā, ka kad tā cena kāpja organiski, kad tas uzņēmējs pat ir mierā ar to. Viņam tas likās ļoti, ļoti loģiski, pareizi tu saki, jā, kad, ja tu pusgada filmē un montē vienādi, tad par ko tieši, jā, atsaukties uz inflāciju, mēs visi varam, mums visiem ir inflācija. Tā kā, tu man nevari nākt pateikt, man ir inflācija, man vajag vairāk naudas forši, man arī. Tā kā, es tev gribu maksāt mazāk, jo man arī ir inflācija. Un tā, kad tas ar darbiem tiešām pierādīt. Kā ir būvēt komandu? Jo tas, starp citu, ir daudziem klupšanas akmens outsourcot,
iedot savus darbus kādam citam, uzticēties, vispār uzticēties, ka kāds var tikpat labi vai vismaz pielīdzināt tam, kā tu to dari. Jo tavā gadījumā tu noteikti ej ar savu seju. Un es kā klients, es nāku pēc Roberta pakalpojumiem, un man ir svarīgi saņemt to tavu kvalitāti. Kā ir vispār būvēt un nodrošināt to, ka nofilmē tu, bet samontē kāds cits. Bet es, piemēram, neredzu to starpību. Tā kā ir bijis Roberts vai Roberta darbinieks. Kā tu vispār saņēmies ar šo? Vai tev jau apstākļi spieda, ka tev vajadzēja darbinieks? Un kā ir tā kā, vienkārši zinu, ka daudzas biedē tas process paņem kādu, kurš aizvietos kaut kādus monotonos darbus, jo reāli ir bail no tā vienkārši. Vai tiešām tas cilvēks spējas tāpat kā es? Kaut kādā ziņā apstākļi arī sprieda. Man pieteicās mans draugs, kurš redzēja, ka man viss sanāk, izdodas. Un viņš gribēja palīdzēt. Viņš arī nebija montējis, neko darījis. Bet man paveicās to, vai nepaveicās laikam. Es paņēmu dzīvokli Rīgā, dārgāku, ar 3 istabu, lai varētu to montēt un izaudzināt. Ir grūti, man uzticēties tā attālināt. Un tas darbs, tā mācīšanās būtu daudz lēnāka. Tā es katru reizi eju pie viņa, varu pabakstīt ar pirkstu, dari tā, dari šitā. Un tagad jau tas viss ir automatizējies kaut kādā veidā. Un jā, man liekas, es domāju, cilvēkiem vienkārši nevajag kaut kādā veidā baidīties, vairāk uzticēties, jo visu naudu jau tāpat nenopelnīs. Kaut kādā veidā jāsāk dalīt, lai nopelnītu pēc tam vairāk. Ātrāk vēl drīzāk tu sadegsi nekā nopelnīsi, ja tu viens pats visu laiku ies dzīvē uz priekšu. Jo es nevaru tik daudz klientus apkalpot kaut kādā veidā. Pat tagad jau ir grūti, ka pat prasās vēl viens darbinieks, kā Elīna un izteica. Jā, jo tā noteikti ir. Viens tu vari daudz, bet komandā var vēl vairāk. Un tu pareizi saki, tu nevari viens visu nopelnīt, visus apkalpot. Ir griezti, cik viens cilvēks var. Un īpaši, ja tu redz, man liekas, to pieplūdu, tad ļoti, ļoti loģiski ņemt to darbinieku. Par apmācīšanas pusi. Man liekas, tas ir ļoti forši, ka tu vari iedot to savu rokrakstu cilvēkam tālāk un pat paņemt cilvēku, kurš neko nezina no montāžas, un viņš iemācās tieši tā, kā tev vajag. Tas ir bīstami, viņš var iemācīties un aiziet prom. Tas nav bīstami, tas ir ļoti labi. Tas, ko es esmu sapratusi, arī ņemot darbiniekus, pat manikīra salonā, kad strādāju, kad man bija gabala darbinieki, tagad kompetences centrā mums darbinieki. Tas ir ļoti labi, tā ir laba zīme. Jo labi, ir divas lietas. Jā, ir gadījumi, ka cilvēki neiet prom no darba vietas, viņi iet prom no darba devēja. Tas ir slikti, ja viņi iet prom no tevis. Tas nav baigi labi, bet ja viņi iet prom, lai darītu kaut ko vēl lielāku, tā ir laba zīme tev. Jo, jā, varbūt tu viņam šodien nevari nodrošināt kaut kur viņš var augt vairāk, bet tu reāli esi viņā ielicis to sēklu, ka viņš saprot, ka viņam ir lielāka kapacitāte, ka viņš var kaut ko vai pats, vai iziet uz lielāku atalgojumu pie kāda cita, kur to varbūt šobrīd nevar nodrošināt. Un tas nemaz nav slikti. Un vienkārši mums tas ir sāpīgi. Jo mēs ielikām savu laiku, mēs ielikām savu sirdi, savas prasmes, un mums aplami liekas, ka mums tas cilvēks pieder. Bet viņš mums reāli nepiedara. Mums vienkārši, tas ir smagi droši vien, bet tā ir lieta, kas nāk klāt uzņēmējdarbībai. Un es gribētu teikt, jā, ka tu tā tīši netīši esi iegājis jau tādā uzņēmējdarbībā, vai ne? Ka tu neesi vienkārši freelancerīts, kas skraida apkārt ar kameru, bet reāli tajā momentā, ka tu paliec atbildīgs par citiem cilvēkiem, tad tev ir jau montētāji. Tu iegāji uzņēmējdarbībā, un tā ir daļa no tā visa. Tā ir. Bērniem man neticēja. Man liekas, agrāk 1000 pelnīt, tas ir baigi daudz. Un kāds par uzņēmējs? Uzņēmējs var būt tikai tad, ja tev ir bagāti vecāki. Jā, ļoti interesanta. Un ja tu esi uzņēmējs, tas zods vai kaut ko tirgo vai tā tālāk. Bet tu nevari būt uzņēmējs un darīt visu pareizi kaut cik. Un vēl darīt to, kas patīk. Vēl kas patīk, nereāli. Tas nav iespējams, ja īpaši ir daudz tādā dobelē, kaut kā tālāk. Tur tu kaut kā neredz tik daudz uzņēmējs un vispārējais cilvēks, un tev liekas, viss ir nereāli. Tev tagad dzīvoja dobelē, tu saki, ka tu atminies atbrauc uz Rīgu. Kāpēc bija tas lēmums pārvākties uz Rīgu? Vai tev likās, ka tev uzreiz visas darba iespējas atvērsies, vai kas bija tas, kāpēc pieņemt to lēmumu pārvākties? Jo patiesībā jau daudz freelancer šobrīd arī runā un uzskata to, ka visu var attālināt. Bet rekrutēri pieminēja, pieņemsim to, ka tu gribi, lai tavs darbinieks ir klātienē uz vietas, un jā, kāpēc tev gribējās būt šeit tieši? Tā es pārvācos no salas, īstenībā tur es nodzīvoju, kas 3 gadus, bet Doblā, jā, oriģināls nāk, bet vispār... Tā diezgan muļķīgi tur sanāca. Tur vienā brīdī pēkšņi izdomājām, viena draudzene sāk dzīvot kopā un ātri ievācāmies pirmajā dzīvoklī, kas bija iespējams. Es atceros, es savā Volvo braukā ir pilns ar mantām, un man 5 dienas nebija, kur dzīvot, un mēs tur meklējām. Un domājām, kur dzīvot un tā tālāk. Un tad beigās ievācāmies, un es pat
Es nezinu, es vienkārši gribēju ļoti mainīt vidi. Jo man liekas, ja tu esi visu laiku tajā vidē, kur varbūt cilvēki neattīstās, nedomā tālāk, tu pats laiku paliksi tur. Un es sapratu, nē, viss. Man bija tur alkohola problēma, vilus kaut kas. Es vienkārši izdomāju, viss, slēdzam šo topiku ciet, ejam tālāk. Aiziet uz Rīgu, viss tev mainījās, tev vairs nebija tie draugi. To kā varēja skatīties visu savādāk un kaut ko sāk attīstīt sevi. Šis ļoti forši par vidi vispār runājot, jo arī Rīgā var aiziet uz nepareiziem virzieniem, bet jā, par vidi runājot, tev vispār, šobrīd Rīgā tu principā apgrozies ap saviem klientiem, kas arī ir uzņēmēji un aug, vai tu, veido sadarbības, sadraudzības ar citiem videogrāfiem, apmainies tur ar viedokļiem, portfolio un tā tālāk, vai tā kā tu vispār komunicē ar videogrāfiem, kas ir Latvijā, vai tev liekas, ka visi tādi, pa savam? Vai es komunicēju videogrāfiem? Jā, vai tu tā kā mēs, piemēram, freelanceri, tur esam memči, ka mēs turamies viens pie otru, tur satiekamies, ir daudz tur komunas, kas veidojās un tā, bet kā tev ir šobrīd Rīgā liekas videogrāfai, ir tādi draudzīgi, nedraudzīgi, veido kaut kādas attiecības savā starpā, veido varbūt kaut kādas sadarbības savā starpā, vai tā kā nē, vai tu tā pa sevi un tikai ar saviem klientiem? Nē, esmu dažiem saticis, dažiem runājis, viss jau diezgan atsaucīgi kaut kādā veidā ir. Bet īstenībā es ļoti maz saskaros ar citiem videogrāfiem. Laika nav bijis vajadzība. Man jau pieteiks. Visu laiku satiekos ar cilvēkiem, ar saviem klientiem, visu laiku runājos un apmainos kaut kādā pieredzē un tā tālāk. Un tā jau varbūt vajadzētu sākt tikties vairāk videogrāfiem, nezinu. Kā tev likās vispār Rīgā, ne Rīgā, vienalga Latvijā, vai vispār tā videogrāfa profesija šobrīd ir pārāk piesātināta vai nav pietiekami piesātināta. Jā, tā kā man kā uzņēmējiem varbūt, vai man meklējot šādu darbinieku, kā tev liekas, vai man būtu viegli tagad tādu atrast, vai patiesībā tur paiet laiciņš, lai atrastu tādu labu kvalitīvu videogrāfu? Noteikti paies laiciņš, tāpēc, ka daudziem es vienmēr uzskatīju, ka ir pārāk milzīgas izmaksas. Viens. Otrs, tie labie, varbūt netik dārgie un labu kvalitāti vienmēr būs ļoti, ļoti aizņemti. Un tad varbūt tev pašam jābūt ļoti labam produktam vai tādam, kaut kādam labam mērķim, kāpēc tu varētu to labo videogrāfu kaut kādā veidā pielavināt kaut kā. Tā es domāju. Jo mēs jau skatāmies, mēs jau nereklamējam, piemēram, azartspēles vai kaut ko tādu nelegālu. Mēs arī skatāmies uz klientu vai mēs redzam tajā klientā kaut kādu potenciālu un tā tālāk un tikai pieņemam lēmumu. Varbūt tie, kas gribēs ļoti nopelnīt, tie, kas tur vairāk ir to biznesu strādās, ir jebko. Bet es nezinu, vai viņš būs labs videogrāfs. Viņš vienmēr steigsies pēc naudas. Varbūt tā kvalitāte dažreiz kaut kur pazudīs. Jā, arī varbūt man liekas daudz kaut kādu, kas ātri varbūt uzlec, sagrābi visu, grib darīt visu. Un tas ir tas, ko mēs runājam, ja tev nav palīga, tad patiesībā tu vienā brīdī tā pārkrauts ar darbiem, kad neviens no tiem klientiem vairs nav laimīgs, jo tu nevari viņam vairs laiku veltīt. Tā kā viņš vairs nesaņem varbūt to pakalpojumu, par ko viņš sākotnēji maksā vai kur viņš sākotnēji gaidīja. Okay. Kā tev liekas, ko darīt jaunajam videogrāfam? Tagad redzot, ir piesātnēts tirgus, tas manā uzturē ir piesātnēts, bet rekur katram kaut kāda savu specifika. Ko te ieteikt darīt jaunajam videogrāfam, kurš ir tikko pabeidzis kursus, varbūt kaut kādu mēnesīti, 2 praktizējās, kaut ko ir filmējis, strādā ar telefonu? Kā viņam atklāties pasaulē, kā viņam tikt pie tādiem reāliem, labiem, patīkamiem klientiem? Ko tu viņam ieteikt darīt? Nebaidies. Tici. Un ielaiž to pirmā video klipu sākumā sev, pamēģini sev kaut ko uztaisīt un izveidot. Pirms kaut kur ej un kaut ko mēģini varbūt kādam citam. Bet kā jau atkal vēlreiz pasaka, nebaidies, to vēlreiz atkārto sev. Un vienkārši jādara, viss jau rodās darot. Mēs vienkārši daudz mēģinām uztaisīt visu perfekti, visādām detaļām un beigās neko nepublicējam, varbūt kaut kādā veidā. Es kā videogrāfs sākumā arī domāju, kad 6 stundas ieguldīju montāžās, čakarējos un beigās dabūju 500 skatījumu un tā tālāk. Es nezinu, vai tas perfektais dažreiz ir tas labākais rezultāts. Kaut kā jāatrod tas vidusceļš tam pašam videogrāfam, ir jāsaprot. Nezinu, vienkārši jāatrod tas viņa stils. Tā, kad jūs atrodat savu stilu, tad jau tas viss paliek diezgan vienkārši. Bet galvenais vienkārši saka, nebaidies un publicē un dari. Vienkārši dari. Redzi pieteikumu, raksti, uzdrīksties, ej uz kursiem. Riskē, un vienkārši riskē, bet, ja tu riskē, tev ļoti jātic sev. Vienkārši jāriskē. Ja neriskē, kā es teicu, tu nekad pa zemā pa grīdu nenokritīs. Vienkārši viss, to, ko es sasniedzu, tas ir viens vārds tikai, riskē. Riskē.
Kā tev liekas, tu atsaucies to, ka publicē kaut ko arī sev? Cik svarīgi ir jebkuram freelancerim, videogrāfam vienalga veidot savus sociālos tīklus? Vai tas ir svarīgs elements vai absolūti nē? Man liekas, ir grūti kaut ko izveidot citiem, ja tev pats neko sev neesi izveidojis kaut kādā veidā. Ja tu nevari parādīt kādu video, ko tu pats esi uztaisījis, kā tu īsti sev noreklamēsi. Es sākumā, kad es publicēju un mēģināju, tagad es tur spēlējos, bet pirms tam es patiešām centos, montēju, domāju scenāriju. Un tā es arī tiku pie Laura, jo Laura skatījās man profilu un viņš apstījās, man ir tāda video. Es tur atceros, tur lētās gaismiņas saspraudu saliku un filmēju audio. Audio man bija labs, atceros, bet varbūt bilde nebija. Bet tāpatās man bija videoklipi kā kaut ko Laurim parādīt. Bet ja man tas profils ir tukšs un tur nekā nav un nedod Dievs vēl ballītes, tad jau varbūt īsti neizdosies līdz galam. Es šeit ritīgi piekritīšu, jo arī es kā darba devējs, es pētu, es skatos, es gribu zināt, kurš pie manis grib nākt, kur es gribu ņemt darbā, un tas ir svarīgs faktors, jo tas ir tāds uzticības faktors, man liekas, arī. Tā kā es tev varu mazliet iepazīt ar sociāliem tīkliem, zināt, kas tu esi, par ko tu esi, ko tu ikdienā varbūt dari un vispār. Tā kā tas tavs, stils un pieeja. Un, labi, ko man filmēt? Es esmu videogrāfs, par ko man runāt? TikTokā, Instagramā vienalga, vai man tikai rādīt, kā es montēju, vai man tomēr jau, ko tu ieteiktu, varbūt, ko tu redzi, kas tev ir aizgājis, kaut kāda atpazīstamība, varbūt tā tava pieeja TikTokā, sākumā, varbūt tagad, kad tev jau tā kā ir klienti, varbūt kaut kas ir mainījies, bet ko tu ieteiktu man komunicēt sociālās tīklos, ja es kā videogrāfs gribētu sevi reklamēt? Sākumā es te pats filmēju saturu priekš sevis. Nevajag uzreiz pārdot un rādīt, kā tu labi māki montēt vai mācīt uzreiz. Tu jau ar to labo videoklipu, kur tu sevi filmēsi, jau parādīs to savus iemaņas. Man liekas, lielākā kļūda uzreiz sākt un stāstīt, kā kā pareizi to darīt. Kaut vai vēl pats īsti neko neesi izveidojis. Es nezinu, vai tas ir pareizi. Es domāju, ka sākumā es tu pats filmēju, iepazīstinu sevi, parādi, cik tu foršais kaut kādā veidā, jo cilvēks jau no tevis pirks. Nezinu, no tā krūtā viena videoklipa. Viņam jāredz to cilvēcību tajā visā iekšā. Ej no rīta stāsti. Es 5 no rīta cēlos, klientam uzreiz skaidrs, viņš ir disciplinēts, viņš ceļās agri, viņš varbūt izdarīs vairāk. Pēc tam, nezinu, brādi, kā tu esi svaru zāli, kaut ko tur pastāsti. Tur arī parādīs klientam, ka tev tādas īpašības, ka tu arī sev disciplinē kaut kādā veidā, kaut ko nodarbojies. Nezinu, ģimenes pasākumu, kādu vlogu uzfilmē. Parāda to vienkāršību sākumā. Un pēc tam jau lēnām es nezinu, viens video pamācību, 2 video cilvēciski, kaut kā tādā attiecībā iet uz priekšu. Jo, man liekas, nevajag tik ļoti ieciklēties tikai pārdot. Un pie tam tu pats izdarīsi, jo nav interesanti. Visu laiku pats zini, kāds ir. Tas pārdošanas videoklips ir grūti uztaisīt, viņi garlaicīgi priekš tevis. Bet tāda, kad forši iefilmē, pats parunā, te pašam foršāk pēc tam sajūti. Jā, man liekas, tur arī rodās diskusija uzreiz, var paprasīt viedokli, var veidot sarunas un tā tālāk. Pārdodam mēs minimāli. Es zinu to proporciju, tur pieņemsim, ja gribās no gudrā viedokļa, tad standartā tas ir 80/20. 80 mēs esam tur ar vieglo ikdienišķo nepiespiesto saturu, prasam viedokļus un tā tālāk. Un 20 es saku, tur tu drīkst klāji un atklāti pārdot, jo mēs tomēr esam šeit, lai pelnītu naudu, lielākoties pārdot savu pakalpojumu, savu produktu. Bet runājot par piedāvājumu izveidošanu, cenu sastādīšanu, tas vienmēr ir tāds interesējošais jautājums, kas vispār notiek šajā tirgu ar cenām, jo tu arī pieminēji, ka ir daži varbūt tavuprāt, kas prasa par daudz, bet kuri tie griezti? Kurš to nosaka, ka tas ir par daudz, kas ir par maz varbūt? Tevi klausās šobrīd jaunais videogrāfs, kā viņš pastāsta uz viena puiša cenām, nezinu, meitenes vienalga, prasa 2000, viens prasa 500 eiro. Ko tam jaunajam darīt, kā viņam saprast, kā viņam vērtēt savu pakalpojumu, kā viņam nevērtēt, cik ātri viņš drīkst, vai cik ātri nedrīkst celt cenas. Kas to ietekmē varbūt? Ko tu esi pamanījis, ka tu arī izjūti, kaut kam tu prasī pamaz, kaut kam tu saproti, ka var prasīt vairāk? Ko man darīt? Es esmu zaļš gurķis, es nezinu, ko darīt ar savām cenām. Kā tu man ieteikti rīkoties? Man pašam tas ir ļoti smags jautājums, tās cenas. Es esmu tāds sirsnīgs cilvēks, un katru reizi man jāpaceļ cena. Man tā grauž un sāp un nepatīk, bet dažreiz vienkārši vajag dažreiz. Bet tā varu pateikt vienu lietu par šo, es pārtrauktu tevi. Neskaiti cita cilvēka naudu. Jo nereti mums ir bail pacelt cenu, jo mēs domājam par to otru cilvēku. Kā viņš reaģēs, vai viņam tas būs ok, vai viņš varēs atļauties, viņam jau ir tāda izdevuma.
neskaidri cilvēku nav. Tu nezini, ko viņš var un ko viņš nevar. Un mēs bieži vien sev apstādinām un samazinām cenās, jo mēs domājam par citiem, nevis par sevi. Tā ir. Jā. Tagad var turpināt. Tā ir man arī tas sirsnīgais, kad es vienmēr domāju tā, lai klientam ir labi, lai patiešām jau viss ir ok, un baigi nemēģina celt, un baigi skatos. Bet tā, vispār, kad sāk no jauna kādas cenas izvēlēties, ir grūti teikt. Sākumā tev ir barteris, sākumā tu strādā pa brīvu, dabūt to pieredzi, un pēc tam ir jāskatās. Varbūt sākumā pa videoklipu paprasa 10 eiro. Es nezinu, īstenībā tas ir tāds jautājums, ko es pat īsti nevaru atbildēt. Jo man pašam neizdodas tam cenām. Es pats dažreiz nesaprotu, cik viss maksā. Un dažās no tas man arī... Tur vajag Excelīt. Man ir Excelīts, bet es nezinu, ko man tie Excelīti rakstīt. Man liekas, ka, piemēram, kā standartā freelancā rēķina sev cenas, tur stundas, kāds rēķina sev stundas likmi, kāds rēķina video likmi, kāds rēķina tur grafiskā dizaina banera likmi, jā. Man liekas, ka tur to atrunā vienkārši darba stunda, nodoklis, gadžeti. Kas tev ir piepirkts, nevis man tagad kā uzņēmumam ir jāatmaksā tev par to, ka tu esi krutāku aparatūru, bet vispār, cik tev realitātē tas tā izmaksā. Cik ir profits tajā visā, jā. Ja ir kaut kāds darbinieks, un tā, man liekas, tur tu vienkārši uzskaiti visas tās pozīcijas, kas reāli ieiet tavs, nezinu, ceļš uz un no klienta, ceļš pavadītais laiks ar klientu, ceļš tur, bet laiks, piemēram, ja tu idejas esi ģenerējis, un tā, tad tev ir tavā gadījumā, piemēram, montāža, pēcapstrāde, tad tur failu nosūtīšana. Tā kā reāli iet ir tik daudz, kas tā kā, pasaka, nezinu, mans video maksā 40 eiro, bet kas patiesībā ietilpst tajos 40 eiro. Un šādi uzskaitot, tu vienkārši nevar pats sevi apkrāpt. Un šeit, protams, mēs varam aprēķināt, ka mūsu darba stunda ir 20 eiro, jā. Varbūt kādam 50 eiro maksā stunda, tikai stunda, ne pat filmēšana, jā. Un kāds prasīs 5 eiro. Un tā būs, un man liekas, tā ir norma, jo šeit es gribu sasaukt kopā, ko saka par pārliecību. Jo tev cena celsies pēc tavas pārliecības. Visbiežāk viņa celsies pēc tavas pārliecības sevī, tā ir. Nevis pēc darba kvalitātes, ko tu nodosi. Jo nereti mēs varam saņemt sliktāku darbu, bet cilvēks vienkārši tik ļoti pārliecināts par sevi, ka tu gribi viņam maksāt, jo liekas, bet es no viņa ņemu. Viņš tā tic savam darbam. Lai gan reāli mums ir tur, un tad kāds, kas ir labāks tajā jomā, tur sūdzēsies un klieks, bet es daru labāk un prasu mazāk, tā ir tava vaina. Kurš tev neļauj? Un tā ir tā pārliecība, ko tu saka. Man liekas, ka tu pats, tā, kad tu kačā savu pārliecību, ko tu iesaka arī citiem, tu cel savu cenu nemanām. Tev nākamais klients liekas, bāc, man jau tā iesaka tālāk, un man galvā pāri jau ir darbi. Un tagad es varu prasīt vairāk. Tā kā, tas ir, man liekas, tāds. Un šeit es vienkārši gribu ieteikt, nebūs par maz un nebūs par daudz. Būs tieši tik, cik tu vari šobrīd pacelt. Man arī kaut kad nesen prasīja, kāpēc tur tavs mentorings nemaksā 1000 eiro, jā? Kāpēc tur tikai tik un tik? Saku, tāpēc, ka es nejūtu šobrīd, kad es drīkstētu, ka es gribētu, ka es varētu iedot tev pretī uz 1000 eiro. Es to nejūtu. Tā, kad es jutīšu, tad būs, bet nav vispār mākslas paprasīt lielāku summu un iedot vienkārši tā kā pusratā darbu. Jūs šeit nevar tādu maldināšanu, ja neesi pārliecināts, nekad nejūtīs. Jā, man liekas, tas iet roku rokā. Ja tu klausītos visu laiku citus un citu viedokļus par to, cik tev būtu jāpelnī, tad tu vari ātri apmaldīties. Bet tas kaut kā ļoti, ļoti dabīgi iet. Arī mana mentoringa cena, pieņemsim, ka cēlusies, bet viņa ļoti dabīgi ir cēlusies. Vienkārši tagad tas būs tik, tagad es ar šo jūtos komfortā. Un tagad tu nonāc pie momenta, tā arī man es aizklausījos stāstījis kādreiz, ja ir kaut kāds klients jūt, tā summa, kas bija sākotnēji, šodien vairs neiet kopā ar mani. Tas ir tas moments. Tā ir, jā, īstenībā tam momentam jāpienāk. Tā arī ir kāds sāk. Tā ir man sākumā, es nebija tā, ka es neesmu nekāds strateģisks cilvēks, es jau nebiju izdomājis, ka tad pēc tā mēneša pacelšu cenas, tāpēc es jūtu, ka es jūtos mazliet tā kā apvainots vai tā kā... Apdalīts, apbižots, jā, kaut kā, kad es jūtu, ka es arī nespēju vienkārši visiem dot to kvalitātu. Tad tev jāsāk domāt, ka kaut kas varbūt vai nu pa daudz, vai nu kaut kas ir pa lētu, kur tur baigi daudz ieguldies. Tur ir jāizsver un jāskatās. Un kā tu saki, tā ir. Tagad es arī, tieši tagad šajā mēnesī man ir tā, kad es jūtos kaut kur apvainojos un sāku domāt, kas man ir varbūt pa daudz, jo tagad tu sagrābies ir tik daudz darba un visiem uzliek lētas cenas, tu nevienam vairs nevar dot to kvalitāti. Tā ir tur jāizvēlas cena vai kvalitāte. Tā mēdz būt. Es par savu strateģisko pusi ļoti atceros, kad es tevi iepazinos novembrī pasākumā, un tu biji pie Laura, un tas bija tos pirmais tāds lielais ikdienas klients. Jums bija, man liekas, ka arī pirmais mēnesis, kad jūs reāli sākāt sadarbību. Jā, man liekas tāds pasākums. Jo
es atceros, kad jūs man apstāvat, un prasa, tā kā, Robert, ja mēs kaut kādā janvārī sākam sadarbību, tā kā potenciāli, cik tu izmaksā? Un es atceros, to man Laura saka, es nezinu, skatīsimies mēneša beigās, cik kādu rēķinu Roberts uzliks. Un tas vienkārši par to, ka tu saproti, ka tas ir tavs pirmais klients, un tev vienkārši pašam nebija vēl tā kā tas, man šķiet, ka viss maksā tik un tik, tā kā, ka tu vēl tausties. Un man liekas, tas ir tik svētīgi un tik forši, kad tev atļāva tā. Tā kā, ka tu tiki pie klienta, kurš tev atļāva pašam vēl sevi saprast. Un man liekas, tur arī tā pārliecība pēc tam tālāk radās, jo tu redz, bet viņam patīk, bet viņš ir gatavs maksāt tik, cik es šodien paprasīju. Bet viņš vēl iesaka kādam citam. Un tā kā tur, man liekas, arī bija tas milzīgs turning point. Un tāpēc ir svarīgi, ar ko tu esi, kurš ir tev apkārt, ar kādiem klientiem tu strādā, tādiem, kuriem tu visu dienu klausies, kāds klients sūdzās par saviem klientiem, vai par dzīvi, vai par valsti, vai par jebko, vai tu esi pie tādiem cilvēkiem, kur reāli apmierināti, un viņi novērtē citu cilvēku darbu, un viņi ir gatavi tevi pastumbišķi viņas priekš. Lauris jau daudz iemācīja, visvairāk jau to biežo ādiņš parādīja, cik ļoti īstenībā viņš māk pateikt, cik ļoti īstenībā viss ir vienkārši, ka cilvēki tik ļoti visu sarežģīja, un tur to viss iemācījos, ka jābūt vienkārši ļoti vienkāršam. Nevajag sarežģīt lietas, kur, vienkārši nevajag sarežģīt lietas, un viss, kā viņš to ir parādījis visur. Tas ir viens no otras pašpārliecinātība, ko viņš man tā kaut kādā veidā ir iekalis. Bet viņš ir man laikam tāds, ka aiz viņa tas viss kaut kā aizgāja, un tad pēc diezgan daudz varētu man drīz vien salīdzēt Lauru kaut kādā veidā. Man liekas, forši tev tāda vienkārši tā ir tā dzīves skola, un es to ļoti atsaucu ar savu priekšnieci, kas man bija manikīra salonā. Es atnācu 16 gados pie viņas un vienkārši vispār nemācīju nagus taisīt, un ārprāts kāds ziepes es varēju sākumā varīt, un viņa redzēja mani, un viņa ļāva, un viņa man... Es viņai prasīju piedošanu, viņa man piedeva par lietām, un viņa redzēja manī potenciālu. Viņa iedod nākamā, un tā kā, ka tu atrod tiešām savu ceļā to tādu, es viņu nosauku par mentoru, tā kā tādu netīšu mentoru, kurš tev patiesībā tik daudz ko pēc tam tālāk iedod dzīvē, un pēc viņa tu saproti daudz labāk, daudz lietas. Bet tā jau vispār man paveicis to profesiju, tu esi videogrāfs, tu filmē ļoti daudz, un tu pēc tam klausies to visu. Piemēram, cik podkāsti man ir bijuši ar visādiem gudriem cilvēkiem, cik man ir bijuši visādi TikToki, vispārējais, cik es daudz varu uzsaukt un uztvert, un tu kaut kādā veidā jau aizķeries to visu. Šeit svarīgi, ko tu vari sev paņemt līdzi, jo vienā brīdī, es atceros, Niks Jansons bija forši vienā podkāstā, šo pateica, ka viņš bija tāds informācijas narkomāns, ka viņš pirmajā gadā, it kā savā uzņēmējdarbības pirmajā gadā, viņš tik daudz mācījās, bet tu tā kā jau bišķiņ pazud tajās apmācībās. Tā kā, ka tev likās, tev vēl tas jāapgūst, un tu nedari. Tu tā kā pazūdi tikai tajā informācijas burbulī. Tas nav tavs gadījums, jo tu arī dari, tu arī pielieto kaut kādas lietas un centies rezonēt ar viņām. Bet vienkārši es zinu, ka daudzi jaunie apmaldās tajā nemitīgajā, man vēl vajag to. Un re, ka tu sāki bez mikrofona, un tad tu saproti, ok, man vajag to mikrofonu, jā. Bet jaunie sāk tā, man vajag tur uzreiz 3000, lai nopirkt visus gadžets, jā. Aizmirst to, ka ir uzņēmumi, kuri nav vēl gatavi tam, kuriem der, ka tu atnāc tikai ar telefonu, jā. Katram spējām ir savs klients vienmēr. Nevajag uzreiz varbūt baigi augstu lekt un tēmē. Es nezinu, uz kaut kādu naiku uzreiz, vai man nezinu, ko tādu reklamēt. Man liekas, ka labāk ir vienkārši, ka tu vispār sāc. Tieši tā. Vispār sāc, un tad jau tas notiks. Tā kā nevis, ka tu sēdi un gaidi kaut kādu īsto klientu, īsto naudu, īstos gadžets un tā tālāk, bet tā kā tu vienkārši sāc. Vienkārši neviens nav perfekts, to mums vienmēr jāatcerās, un vienmēr nebūs perfektais ceļš. Un mums nevajag, nezinu, tur 3000, kā teica, 5000 pie labākos gadžets. Kāda jēga, ja tu īsti viņiem tāpat sākumā nemācies strādāt, nedabūs to labāko izšķirtspēju, ko tu vari dabūt. Tu sākumā jāmēģina ar to telefonu, pēc tam nopērc tās mikrofons, izproti viņus iemācies, un kad tu saproti, ka tu jau esi pats labākais, ko tu vari izspiest no tā telefona, tad ej tālāk. Tev nevajag uzreiz pirks, nezinu, tur lielākās kameras, kāda jēga. Apgaismā vispār vai pie loga filmē ārā, tā kā nav vajadzīgi. Es pats varu atzīt, ka ir lietas, ko es pats varbūt telefonā kaut kur varbūt kaut ko nezinu, kad mazu knifiņu. Es jau varu ļoti ātri pārlist to kameru. Man to kameru patiešām vēl nevajadzēja. Tagad, kad es saprotu, cik īstenībā daudz var ar telefonu vēl safilmēt. Lai podkāstam būtu tik laba kvalitāte tagad, kā mums ir, tad varbūt podkāstiem varbūt vajadzētu. Bet tādiem TikTokiem, sociāliem tīkliem, telefons ir pirmā lieta. Varbūt tāds Osmo, tas arī ir ok. No Osmo es nesadraudzējos. Reāli, es zinu, kas filmē ar Osmo, es viņu nestraudzēs. Man priekš manis vieglāk ir paņemt telefonu, pagriezt arā un runāt, ja vajag. Tas viens. Otrs, par vienkāršību runāt un par telefonu kameru un vispār vienkārši to klātbūtni. Es sociāli tīklu lekcijās, kad mums ir lekcija par TikToku, es rādu vienu fantastisku piemēru. To video filmē Artūrs Dedzis, viņš fonā runā, un tur ir tāds namiņš.
kempinga namiņš, tāds, tā kā kempinga sites, un tur ir vairāk tās mucu mājiņas, kā viņas tur saucās. Un Kons, kurš tika uzreiz atvērts, viņš tika atvērts, un tur 2 dienās bija nopublicēts 6 video. Un pirmajā video Arturs Dedzis fonā runā, viņš iet kopā ar īpašnieku, viņš tam īpašniekam vienkārši uzdod vairākus jautājumus, un tas īpašnieks tur parāda to namiņu, reku teritoriju, reku tur 3 draudzenes pat ir sagulējuši tajā vienā gultā, un reku tur tev būs maz. Ļoti vienkārši. Kā tev liekas, cik skatījumi ar tam pirmajam video, ko tas Kons izlika? Ļoti vienkārši. Kāds bija sākums, man jāzina noteikti. Vai tas bija sākums, kur viņš pateica, mēs ejam... Apmēram. Jā. Tur bija pirmais, bija vienkārši jautājums no Artūra, man liekas, parāda teritoriju. Kaut kas tāds, kaut kas ļoti, ļoti vienkārši nebija tas trakais huks, ko mēs visi tagad zinām. Man liekas, latviešiem ļoti patīk tā vienkāršiem. Kaut kādā veidā mums jau tie lauki un viss pārējais pirtiņas, viss tas mums ļoti patīk. Un ja mēs vēl to parādām vienkārši, varbūt ne tik milzīgi montāžu, cilvēki arī vairāk kaut kā uzticās no saturam. Jā, kā tā liekas, cik bija skatījumi? Tad 48 stundu laikā. Es taisīju screenshotu tam un paņēmu to video 48 stundu laikā. Es tev varu pateikt, ka sekotāji tika salakstīti 1800. 1800? Sekotāji, jā, 48 stundu laikā. Kā tu liekas? Tu saki 100 000, jā? 266. 48 stundas? Jā. Vai ne? Tas ir par to, ka videogrāfija nosvīda vienkārši kuram. Tur nebija tāda montāža. Vienīgā montāža, kas tur bija tekstiņi kaut kāda, un tur pat nebija subtitri katram vārdam. Tur bija tā kā galvenās domas, cik pa laikam parādījās. Un kaut kāds booking ratings tur tik ielauks. Tā kā Artūra Dedzi, šis bija ļoti labi. Tas formāts, kā jūs iepazīstinājāt, tas ir par to vienkāršību. Tā kā, kad mēs dažreiz gribam baigi kruti un forši un skaisti un pieslīpēti, bet tur realitātē ikdienas saturs ir tā vienkārši. Man arī Lauris iemācīja, tas bija tāds, ko es pats ar savu tiktu, kā sāku praktizēt kādu laiku, tad vienkārši lieku iekšā. Bet jāatcerās vienmēr skatījumu, nevienmēr tas noteicošais. Mēs varam ielikt, nezinu, kā mēs pliki skrienam apkārt skolai, nezinu, kaut kādai mēs dabūsim miljonu, bet vai tas kaut ko pārdos vai iegūsiet. Tāpēc skatījumu nevienmēr ir tas, kas nosaka to, vai tas video ir veiksmīgs vai ne. Jā, to es arī vienmēr saku, viss ir atkarīgs no tā mērķa tajā brīdī. Ja tu dienas beigās esi uzņēmējs un pārdevējs, tad tas video ar tiem miljonu skatījumiem, ko tieši viņš tev atnesīs. Bet ja tu vienkārši TikTok patērē for fun, tu veido saturu for fun, protams, aizraujies un krāj tos skatījumus, super, kāda sadarbība no tā dabūs ārā vai ne. Bet jā. Labi, pirms mēs noslēdzam, man tev jautājums. Roberts gada laikā ir jau izdarījis ļoti daudz. Vismaz tas, ko es redzu no malas, tas, kā es to vērtēju, tas ļoti daudz savā karjerā sasniedz. Kas ir paredzēts nākamgad? Kas ir tavs, mērķis nākamā gada laikā? Kas ir kaut kā tava misija, vērtība, ko tu gribi noturēt? Kur tu sevi redz vēl pēc gada? Jo, gada laikā tu izdarīji ļoti daudz. Domāju, to, ko tu pat nevarēji iedomāties. Kā tev liekas, ko tev varētu nest nākamais gads? Es domāju, par gadu maksimāli varbūt viena firma strādāšana, telefons skriešu pakaļ, būšu miljons, bet beigās nesnāc. Bet es tie godīgi. Tagad tu visu laiku audz, riskē, un es pārliecinos par sevi, ir baigi grūti paredzēt. Ja es gadā laikā esmu sasniedzis tik, pat jāatzīst, ir padaudz diezgan, ko es pats necerēju. Man pat grūti tagad lemt, kas būs 2 gados. Es pat īsti godīgi nezinu. Es zinu, ka man tagad šitā vasara daudz ko izmainīs, jo man ir liels projekts, ko es gribu iepirkt un sapirkt tādas kameras un vēl piedāvāt vēl kvalitīvāku podcastu filmēšanu. Es domāju, cik ilgi tie podkasti būs. Tad tā bišķiņ teikt jāpadomā. Ja podkasti teikt visiem un tajā pašā brīdī drīz vairs nebūs nevienam, man liekas. Bet tā, kas varētu būt nākamgad? Impērija. Cerams. Uz ko tu gribētu tēmēt? Kas ir Botrekur, vai tu gribi lielu komandu? Vai tu esi vispār, vai tu lietas savu kaut kāds mērķis uz priekšu, vai tev ir kaut kas, uz ko tu tiecies? Tu drīkst neatklāt kaut kādas sev tuvākas lietas, bet vispār, vai tu reāli esi domājis par to, kur tu reāli potenciāli varētu nokļūt vēl pēc gada? Es domāju, vēl šajā vasarā es diezgan paaugšos, bet kaut kādā brīdī jāsāk arī jāzina, kur pateikt to, varbūt to stop, jo es esmu tāds diezgan ģimenes cilvēks, es savās tajos mērķos esmu ierastījis ģimene, māja kā visiem un tādas lietas. Protams, tam ir jāsaka nauda, pēc tāpat ir jāizdomā kāds taktiski pareizs gājiens. TikTok māja bija fantastisks piemērs. Kā var dabūt darbu un māju? Varbūt tu vari TikTok māja 2.0 taisīt, ja jau tu jau ietekmējies no Edgara Evera vispār profesijas ziņā.
mazums. Jā, domājās savus, man liekas, kaut kas TikTok mājā bija. Tas var saka, tikai dzīvoklis varbūt. Jā, dzīvoklis vai viesnīca uzreiz kaut ko iespaidīgu. Mazums, jā. Bet īstenībā ir grūti teikt, kas būs nākotnē, jo visu laiku kaut kas mainās. Es visu laiku dzīvoju tā, ka es labākā versija tieši šodien un tagad. Daru, ko tu vari izdarīt tagad, šodien, un tad jau lēnām tu nākotnē pat atnāks un uzbūvēsies. Vienkārši. Man tāda mērķi ir salikt tādi daži punkti, bet viņi nav tā ļoti vispārēji. Varbūt vajadzētu sastādīt, bet pa biznesu man vispār vajadzētu, ka biznesa kauč, jo es neesmu tāds strateģis. Patiešām esmu tāds vairāk cilvēcisks, vairāk grib dot citiem un tā tālāk, kad es pat neaizdomājos, kas varētu būt tas nākamais plāns. Jo godīgi, šis viss nebija iestudēts un izdomāts. Nezināju, ka tā notiks. Es vienkārši katru dienu, kā jau teicu, katrs video 1% labāk, katru dienu mēģinu sev kaut kādā veidā pārspēt, un tas rezultāts pats atnāca, pat negaidot to visu. Mans mērķis vispār 5000 apgrozīt. Kaut kad janvārī es to sasniedzu, un pēc tam tas mērķis kaut kur pazuda. Tālāk es vienkārši tagad katru dienu vienkārši mēģinu kaut kādā veidā progresēt. Super. Forši. Lai tev viss izdodas. Paldies. Lai tev izdodas, un es ar prieku skatīšos līdz tavai izaugsmē, jo man liekas, tas ir. Ja Roberts klusē par to, bet arī Robertam ir tikai 25 gadi, tāpat kā man, un man liekas, ka mums ir tik daudz iespējas dotas mūsu vecumā, tādas, kas nebija kādreiz mūsu vecākiem. Un man ir ļoti liels prieks redzēt, ka mana vecuma vienaudži jaunieši, mēs skatāmies jaunieši, ka mēs izmantojam tās iespējas, jo mums viņas ir daudz, un man liekas, tiešām tu vienkārši saki jā. Un tik daudz, kas pavērsies un atvērsies, un tu pat nespēji par to iedomāties. Tā kā forši ar prieku vērošu līdzi arī tavu izaugsmi. Priecājos, ka tu esi daļa arī no mūsu komputeru centra komandas un palīdz arī mums augt caur saturu, ko mēs nododam tālāk. Tā kā milzīgs tev paldies par sarunu, lai tev viss izdošanās, un tiekamies kādā citā reizē. Paldies tev arī. Atā. Visu, ko es gribu pateikt, nebaidies no riskē. Atā.